Labdien, mani sauc Andrejs Bojarčenko. Es esmu šefpavārs restorāna Steiku House. Un šodien mēs pagatavosim vispopulārāko tradicionālo Brazīlijas ēdienu feijoada. Kaut kas līdzīgs vēžu ādai, ja? Bet tur nav nekas sakars ar vēžiem. Feijoada nozīmē Brazīlijā pupiņas. Un melnas pupiņas šodien mums arī būs galvenais produkts. Sautēsim kopā ar gaļu. Pie šā ēdiena brazīlieši parasti izmanto dažas piedevas, servējot restorānā, gan mājās. Tad viņi servē ar rīsiem, sautētiem kāpostiem. Viņi izmanto ceptu banānu un maniokas, saldais kartupelis līdzīgs maniokas pulveris kopā ar eļu. Bet mēs pagatavosim feijoādu kopā ar rīsiem un sautētiem sarkaniem kāpostiem ābolu sulā. Galvenais produkts mums ir pupiņas, no viņa arī saksim, liksim viņus varīties ūdenī. Tad, kad ūdens uzkarsies un sāks varīties, paralēli es griezīšu lielopu šķiņķi. Tas feijoādai labāk, kad ir 3 vai pat 4 veidi gaļas. Mēs sāksim ar lielopu, uzliksim varīties, un lielops mums tāpat būs mīksts, tāpēc nevajag ņemt fileju, pietiek ar šķiņķi. Tad liekam varīties pupiņas. Kamēr pupiņas vārās, mēs paralēli griezīsim lielopu šķiņķi rūpjos gabalos, tad uzreiz pievienojam viņu pie pupiņām, uztaisām bišķiņ mazāk uguns un atstājam varīties uz pusotru stundu. Tālāk mēs pagatavosim, uzreiz uzliksim piedevu no sarkaniem kāpostiem, uzliksim viņu sautēties ābolu sulā arī uz pusotru stundu. Tad sanāk, paņemsim pus gabalu, izgriezīsim to cieto vidu un smalki sakapāsim salmiņos, lai ātrāk vārās. Vispār ēdiens ir ļoti vienkāršs, jo visi ingredienti mums ir pieejami un viņu var viegli pagatavot mājās. Pagatavošana arī ir ļoti viegla, jo pārsvarā ēdiens gatavojas pats pa sevim un nevajag pievērst daudz uzmanības. Kāposti ir sagriezti, ieliksim viņus katlā, viņus saspiedīsim, lai viņi atdod to sulu un pievienosim uzreiz ābolu sulu. Es pievienošu 1 litru uz pusgabala kāpostu. Un liekam to varīties arī uz pusotru stundu kopā ar pupiņām. Mēs uzreiz sagriezīsim cūgaļas kakla karbonādi, karsti kupināta cūgaļas krūtiņa un žavēta desa. Sagriezīsim tāpat kā lielopu šķiņķi visu rupji. Griezīsim arī kupināto krūtiņu. Un pirmais, ko mēs ieliksim apcepties, tas būs tas bekons, kupināta krūtiņa. Tad, kad viņa apcepsies zeltaini, viņa atdos savus taukus. Uz tiem taukiem mēs apcepsim sīpolus ar ķiplokiem. Un tad savienosim kopā ar krūtiņu. Pēdējais ingredients no gaļām ir žavēta desa. Viņu mēs sagriezīsim ripiņās. Tad liekam cepties bekonu, uzkarsēsim pannu, pievienosim bišķiņu rapšu eļu, pavisam nedaudz, jo bekonam pat pa sevim ir daudz tauki. Apmēram 1 ēdamkaroti. Kad panna sildās, paralēli mēs varam sagriezt sīpolus ar ķiplokiem. Paņemsim 5 gabalus sīpolus, sagriezīsim salmiņos. Kad panna ir uzsildās, liekam klāt bekonu, apcepam viņu. Un tad pieliksim klāt cūgaļas kakla karbonādi un beigās pieliksim sīpolus ar ķiplokiem. Pievienosim 1 čili piparu kopā ar visām sekliņām, lai mūsu feijoada ir pikantāka. Klāt pie gaļām ar čili piparam pievienosim lielopu buljonu no tā paša katlā ar pupiņām, kaut kādus 3 kausus. Un sautēsim gaļu atsevišķi, jo pupiņas mums ir vēl bišķiņ cietas. Tā ir žavēta desa un turpināsim sautēt.
vēl kaut kādas 20 minūtes. Par garšvielām runājot, jo mums ir daudz kupinājumi un žavējumi, viņi satur sāli. Tāpēc mēs tam ēdienam sāli vispār neliksim, pievienosim tikai dumotu paprikas pulveri un piparus. Uz visu ēdienu vienu karotu un nedaudz piparus. Kamēr mums gatavojas pupiņas ar kapostiem un gaļu, mēs paralēli uztaisīsim rīsus, bet rīsus Brazīlijā gatavo ne tā kā pie mums, bet bišķiņ savādāk. Ir līdzīgs kā risotto. Viņi apcep uz rapšu eļas sīpolus kopā ar ķiplokiem, pēc tam turpina cept arī pašus rīsus, tad pievieno klāt buljonu vai ūdeni un visu tvaicē. Sagriezīsim smalki sīpolus, 2 gabalus, kapāsim ķiploks, eļļa mums uzsildījies, tad pielikam klāt sīpols, apcepam viņus un pieliksim klāt arī rīsus. Kad rīsi ir apcepušies, pievienosim ūdeni. Es jau pateicu, 2 reizes lielāks šķidrums, divreiz vairāk šķidrumu. Un atstājām vārīties uz apmēram 15 minūtēm. Pie rīsiem un pie pašā galvenā ēdiena pievienosim svaigi grieztus petersiļus. Uzliksim pirmos tos rīsus. Virsujies galvenais ēdiens feijoāda. Vēl uzliksim mūsu kapostus. Un svaigas apelsim filējas. Visiem, kam patīk kombinācija gaļa ar pupiņām, iepatiksies tas ēdiens. Lai jums garšo!